Kā pievienot preces? Pirmais, dodamies uz domēnu vārdu, pierakstam klāt šķērsvītra login, spiežam enter. Tad mēs nonākam šajā te lapā. Šeit ievadam lietotāju vārdu un paroli, kas tika nosūtīts uz e-pastu. Šeit var ielikt ķeksīti, lai sistēma atceras. Mēs nonākam šādā administrācijas panelī. Blakus logā varam atvērt lapu tādu, kāda tā ir, lai varētu vērot kaut kādas izmaiņas. Tad, ja mēs esam iegājuši sistēmā, tad šeit augšā ir ātrā navigācija. Šo tad lentu nevar redzēt, ja nav ieiet sistēmā. Lai pievienotu produktus, jums jādodas šeit uz sadaļu produkti. Uzklikšķinot, jūs redzēsiet visus produktus. Jūs varat pievienot jaunu produktu, add new, vai arī spiest šeit pogu add produktu. Pirmais ierakstam produktu nosaukumu. Otrā lieta, mums ir jāieķeksē, pie kādas kategorijas ir piederīga prece. Tad šeit kategorijas jūs varat radīt jaunas, tad nūjas vai ķiveris vienalga, add new kategorija. Un ieķeksējiet. Viena prece var būt vairākās kategorijās un apakškategorijās. Lai pievienotu kategoriju, spiežam add new. Uzrakstīsim slidas sieviešu. Slidas sieviešu var atrasties mātes kategorijā. Tad norādam mātes kategoriju. Tad atradīsies sadaļā slidas un apakšsadaļā slidas sieviešu. Tad var veidot hierarhiju. Add new. Mēs redzam, ir pievienot vēl vienu kategoriju. Kategorija ļaus cilvēkiem ātrāk atrast vajadzīgās preces. Kategorijas var labot arī šajā sadaļā, kategorijas. Tās tur var pievienot un arī dzēst. Drusku zemāk ir product tags, tā kā atslēgas vārdi. Ja jūs gribat šeit, jūs varat ierakstīt zīmolu nosaukumus. Nākamreiz pievienojot preci, jūs izvēlaties kādu no esošajiem jau zīmoliem vai pievienojat jaunu zīmolu. Tas dos lietotājiem, piemēram, sašķirot preces pēc zīmola brenda buyer. Product image ir obligāts. Tad, principā, ja mēs tā skatāmies globāli, ir virsraksts svarīgs un product image. Šeit spiežam. Izvēlamies vai no esošās galerijas, vai upload no datora ielādējam. Mēdēja biblioteka, tad iepriekš ielādētas bildes arī var izmantot. Ja gribat papildus bildes, kur jūs parādat šo pašu slidu modeli dažādās krāsās, tad ir jāspiež Product Gallery un pievienot vēl 3 bildes. Tad vienam produktam, slidām, būs vairākas krāsas, dzeltena, oranža, sarkana vai kaut kā tā. Produktu data. Tā ir vēl viena lieta, kas jums ir jāpievieno. Šeit ir cena, regulārā cena, un šeit jūs varat pievienot atlaides cena, ja tāda būs. SKU ir individuāls preces kods. To var izdomāt, var arī to nelikt, bet citreiz ir tā, ka cilvēki jums varbūt piezvanīs un saka, es gribu šitās te slidas, bet kuras tieši no 100 jūs nevarēsiet pateikt, tad šeit rādīsies SKU kods. Viņš nosauks kodu, un jūs ātri pēc koda meklētājā atradīsiet vajadzīgo preci. Tad individuāls preces numurs SKU. Vēlāk, ja negribat tagad pievienot kodus, tad tos var uzģenerēt uzreiz visām precēm ar vienu klikšķi. Principā tas ir viss, lai pievienotu produktu. Tad vēlreiz virsraksts, product image, kategorija, cena. Ja netiek parādīta cena, produkts netiek atspoguļots veikalā. Un visbeidzot, publish.
apstīsimies šo te produktu, uzklikšķinot uz saites, un mēs redzam mūsu demo bildi pievienotā. Un ir tātad cena. Kas attiec uz šo te review, tad to arī var noņemt, ja jūs negribat. Iesim administrācijas sadaļā. Produkti. Jūs varat uzreiz izcelt visus produktus. Edit. Apply. Un tūlītās atradīsim, kurā vietā tos komentārus varēja comments, lūk. Don't. Ko jūs vēl šeit masveidā varat izlabot? Jūs varat uzreiz izlabot cenas, piederību kategorijām un piešķirt masveidā atlaides kaut kādai preču grupai, piemēram šonedēļ visiem cimdiem atlaida 20%, tad to var izdarīt masveidā, pēc tam tiek saglabāts. Nu, pamēģiniet, tātad tie ir pirmie soļi, ielogoties, pievienot produktu, add new products, un tad nākamajā video jau parādīšu, kā veidot dažādas produktu izmērus un manipulēt ar preču variācijām, lai izdodas.